Labvakar! Šovakar mēs dodamies intervēt topošās latviešu filmas Pilsētas sajūtas postskriptum Es tevi mīlu Rīga režisoru Pāvilu Gumendikovu. Nāciet, ejam! Pastāst, tu esi bijis arī Ķīnā. Ko tieši tu tur darīji? Brauciens uz Ķīnu bija diezgan negaidīts un nebija īpaši plānots. Vienkārši sanāca tā, ka pēc universitātes beigšanas, kad es mācījos sabiedriskās attiecības vairāk tieši uz diplomātiju un sanāca mācīties arī ķīniešu valodu. Un tā doma bija tāda diezgan komerciāla, jo Ķīna ir valsts, kas ļoti ātri attīstās un kur ir diezgan izdevīgi aizbraukt, paskatīties, iemācīties valodu un paskatīties, kā tur iet biznesa, kā visas lietas notiek tādā lielā valstī ar lielu ekonomiku. Un tā bez jebkādas īpašas pieredzes, bez zināšanas, kur es braukšu, ko darīšu, kur dzīvošu un kur strādāšu, nodomāju vienkārši noriskēt un aizbraukt. Aizbraukt uz Ķīnu. Un sanāca tā, ka, kad es uz turieni aizbraucu, tad šis tāds pilnīgi neplānots brauciens, kas izvērtās ļoti tā spontāni, izvērtās par, varētu teikt, tādu kā sapņu piepildījumu jau bērnības, ka es iekļuvu kino biznesā, iekļuvu sākumā uzfilmēt savu pirmo īsfilmu, kas uzvarēja Ķīnas lielākajā filmu konkursā, iegūstot 2 galvenās balvas gan par labāko režiju, gan par labāko filmu. Un vēlāk jau sekoja lieli projekti, kuras bija gan kā asistents, gan kā režisors, gan palīdzot pie montāžas, jau pie Ķīnas slaveniem režisoriem un strādājot pie lieliem projektiem filmu. Tāds viss izvērtās, sanāca gan ceļot, gan strādāt, gan darīt ļoti daudz dažādas lietas. Kādēļ tu atgriezies atpakaļ Latvijā? Ir forši vienmēr kaut kur ceļot, būt prom, bet parasti mūs visus kaut kas sauc atpakaļ. Es domāju, man tā bija tāda kā mīlestība. Mīlestība, kādā sapratnē mīlestība, ka, kad mēs esam prom, tad mēs ļoti labi sākam saprast tās mūsu saknes, to, kas mums ir svarīgs. Un tā mīlestība, laikam, kas sauc mani atpakaļ, bija mīlestība pret ģimeni, pret draugiem, pret tuviem cilvēkiem un mīlestība arī pret to vietu, kur esmu piedzimis, kur ir man saknes. Un pietrūka, laikam, to sajūtu. Un arī, ja runājam par Rīgu, tad pietrūka, laikam, to visu mazo ieliņu, kafejnīcu, romantikas, bet, protams, galvenokārt cilvēku. Un otrkārt, to, ko noteikti gribējās darīt, bija izmantot savas zināšanas, tās, kuras iegūtu Ķīnā, lielā tirgu, lielā tādā starptautiskā milzīgā tirgu, izmantot šeit Latvijā, gan režisējot, gan veidot kādus scenārijus un tādējādi veicināt un iet uz augšu un palīdzēt arī Latvijā. Un tādēļ arī radās tāda, tad, kad tev pa daudz mīlestības iekšā, tad tev ir tā kā flash pušu. Un tādēļ arī laikam radās tāda romantiskas filmas ideja, kas saucas Es mīlu tevi Rīga. Un kad tu esi tāds iedvesmots, kad no tevis nāk pozitīvais, tad ap tevi arī sāk apkārt veidoties cilvēku grupa, kas arī tev notic tavā ideja. Tad tieši nedēļa atpakaļ ir tapusi filma, tika viņa visu uzfilmēta. Un šobrīd strādājam arī šeit, montējam filmu pie Pētera, man drauga, kas man palīdz arī Ķīnā montēt manu pirmo filmu. Un filma ir romantiska par mīlestību, un tad šī mīlestība, kas atved atpakaļ, tad arī izveidoja jauno filmu. Pastāst nedaudz skatītājiem tādu nelielu ieskatu savā jaunajā filmā, ko tu varētu atklāt pirms vēl ir oficiālā pirmizrāde notikusi. Pirms oficiālās pirmizrādes var pastāstīt, ka pirmkārt filma ir ļoti interesanti, viņi ir, varētu teikt, starptautisks projekts, un mums piedalās aktieri, jaunie talanti gan no Spānijas, gan no Turcijas. Mums ir aktieri no Ķīnas, tās pašas un Taivāns. Mums ir Lietuvas, viens no tādiem pazīstamākiem aktieriem Andrijs Mamontovs. Arī, protams, ļoti daudz jaunie latviešu talanti, jo filma ir plānota tāda, kā parādīt tieši to, ka šeit Latvijā ir daudz talantīgu cilvēku un arī jaunie, bet kuriem varbūt nav iespējas sev parādīt. Un stāstot par pašu filmu, filma ir stāsts, dažādi stāsti, viens filmas ietvaros, kas stāsta par cilvēkiem Rīgā. Sākot ar mazu pirmklasnieku un beidzot runājot par biznesmeņiem, par kādu biznesmeni, kas brauc uz kādu tikšanos romantisku. Tad viņi turpinās ar jauniešu pāri, kam ir romantiskā tikšanās, tad viņa un beigās aiziet jau arī pie vecākiem cilvēkiem. Sanāk, filmas laikā mēs izbaudīsim dažādus cilvēkus, dažādus viņu stāstus, dažādas sajūtas, dažādus mirkļus, bet kopumā visa filma ir par mīlestību, par dažādu mīlestību, jo mīlestība var būt gan pret draugiem, pret ģimeni un
protams, vīrietim un sievieti. Gan ideja, gan arī pats nosaukums izklausās diezgan līdzīgi, patiesībā ļoti līdzīgi filmām Parīzes tev mīlu un Ņujorkas tev mīlu. Un kādēļ šāda sasaiste? Sasaiste ir diezgan loģiska, tāpēc, ka man un arī, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem šis films ļoti patīk. Gan Parīze, gan Ņujorka es tev mīlu. Man liekas, tā ir diezgan ģeniāla ideja šīm filmām apakšā, ka tas ir stāsts par cilvēkiem, kas dzīvo dažādās pilsētās. Un, ja Parīzes stāsts bija tāds viens, tad Ņujorka ir pilnīgi savādāk. Un, man ļoti patika šī tieši filmas uzbūve, bet mūsu filma atkal ir pilnīgi atšķirīga, jo tā ir Rīga. Jo Rīga ir ļoti atšķirīga no Parīzes vai Ņujorkas. Tad tā uzbūve ir ļoti līdzīga, ka tie ir dažādi stāsti. Bet es skatījos, ka Latvijā vēl nereizi, vismaz kā es zinu, nav bijis tāds films, kas notiek visu Rīgā, kas parāda visu tās pilsētas burvību un maģiju. Un arī visus tos cilvēkus, kas mums Latvijā dzīvo un kas ir Rīgā. Tāpēc gribējās veidot tādu stāstu par šo pilsētu, kuru mēs mīlam, par mūsu galvaspilsētu. Un tā galvenā filmas būtība ir parādīt, ka cilvēkiem vajadzētu apstāties, paraudzīties apkārt, paskatīties uz tiem sīkumiem, kas mums ir apkārt. Galvenais vienkārši sajust. Un mīlēt un vēlreiz mīlēt. Kādi ir varbūt tavi nākotnes plāni? Nākotnes plāni ir noteikti attīstīties kino jomā arī turpmāk, jo tas ir tāds sapnis no bērnības, kurien es gāju, skatoties filmas bērnībā vairākas reizes vienu un to pašu, un, gan bez skaņas, gan ar skaņu, un gūstot to pieredzi sev. Nākotnē ir jau plāni, jau jauni scenāriji, kas ir jau izstrādāti. Ir liels plāns tos uzsākt nākamajā gadā. Un ir liela cerība, tiem scenārijiem noticēs. Galvenais noticēs skatītāji. Jo katram režisoram, katrai filmai galvenais skatītāji. Nekas cits. Tu tā kā plāno tos scenārijus īstenot tepat Latvijā? Ir plāni īstenot gan Latvijā, gan veidot arī starptautiskākus. Bet, protams, gribētos raudzīties ne tikai uz Latvijas tirgu, bet raudzīties uz pasaules tirgu. Jo Latvijas tirgus, nevienam nav noslēpums, ka viņš ir diezgan maziņš. Un man liekas, ka Latvijā ļoti daudz pieredzējuši cilvēki, kas var radīt labas filmas, izveidot labas komandas, un tās filmas varētu skatīties arī visā pasaulē. Varbūt pastāst par filmas budžetu. Kāds tas bija? Jā, filmas budžets bija ļoti liels budžets patiesībā, nenormāli liels. Es domāju, pirmais vēsturē Latvijā šāds filmas budžets, jo viņš bija 0 lati, 0 santīmi. Kāpēc? Ķīnā es iemācījos ļoti labi plānot naudu, kā to dara filmās, jo kino tas ir liels biznes. Un Ķīnā pirmo filmu, ko es uzņēmu, arī bija pilnīgi bez naudas. Vienkārši atrodot cilvēks, kas palīdz, atrodot cilvēks, kas tic. Kāpēc filma tapa Latvijā bez budžeta? Pirmkārt, tā ideja vispār filmai radās no tā, ka, kad es atbraucu uz Latviju, es redzēju, ka visi visapkārt raud, ka visiem ir slikti, naudas nav, it īpaši tajā radošajā vidē, mēs gribam ļoti uzfilmēt filmu, bet mums nav naudas. Un tad mēs sēžam un gaidām, ka kāds atnesīs. Gribējās parādīt, ka iedvesmot tā kā to radošo vidi Latvijā. Parādīt, ka ir iespējams uzfilmēt. Parādīt to, ka cilvēki Latvijā patiesībā ir ļoti atvērti idejām, ja viņas ir foršas un ja viņas ir interesants. Un ka cilvēki nāk un paši piesakās, un mums pieteicās gan labi operatori, gan aktieri. Piemēram, tas pats Lietuvas aktieris, kur ir ļoti grūti dabūt un kuram maksā parasti diezgan liels naudas. Viņš ir piekritis Andris Mamontovs, viņš piekritis gan filmēties, gan rakstīt mūziku filmai. Un tā visa filmas būtība, kāpēc viņi ir bez budžeta, tieši parādīt to, cik labā kvalitātā un cik interesanti filmu var uzfilmēt arī bez naudas, un parādīt, ka patiesībā Latvijā nav tikai cilvēki, kas raud un kas sūdzās, bet ka Latvijā ļoti daudz talantīgi cilvēki, talantīgi aktieri, talantīgi operatori, grimu mākslinieki, montāžas speciālisti un tā tālāk un tā tālāk. Un arī dot viņiem šo iespēju pierādīt sevi. Jo kāpēc man kinematogrāfs ir ļoti interesants tieši ar to, ka tu vari piepildīt citu cilvēku sapņus, gan skatītāju skatoties uz ekrānu, gan arī citu cilvēku, kas ir iesaistīti tajā, piepildot viņu sapņus, uzņemt, piemēram, filmetrāžas filmu, vai piepildot sapnī, izveidot lielus grimu aktieriem, vai filmēties filmā. Vai skatītājiem ir iespēja iegūt kaut kādu papildus informāciju par filmu? Jā, mums starp citu tikko ir tapusi arī filmas mājaslapa, kas būs, es domāju, ka tur operators apakšā uzliks, ka tagad tāds titrs, jā. Mājaslapā, jā, tur noteikti varat iet iekšā, skatīties visu informāciju, gan bildes, gan trailers, tur uzreiz būs ļoti drīz decembrī, mēs plānojam izlaist pirmo traileru, vai latviski tā pareizi saucot kacekli filmas. Tad janvārī jau būs lielais trailers, arī plakāts, tur būs visa informācija par filmu, kā top. Plānojam mēs viņu izlaist aptuveni februārī,
pašu filmu, jo šobrīd iet ļoti intensīvs montāžas process, darbs pie skaņas, lai viss būtu perfekti un lai skatītājiem būtu tiešām tāds vizuāls, garīgs un vēl visāds baudījums no filmas. Izklausās, ka tev viss sanāca. Tā taču nevar būt, tā tas nenotiek. Mums Leksus ieskrēja kokā, bet koks gan arī salūz Leksus un nekas nenotika. Kas vēl bija smieklīgi. Kas gadījās, vienkārši aktieris iesaidās Leksusā, ko viņš dabūja no drauga un kas bija priekš filmēšanas grupas. Un viņam es pateicu, lai viņš padod uz aizmuguri, jo mums tur vajag nofilmēt atkal no jauna to pašu epizodu. Viņš iesēžas un neskatoties sāk vienkārši ļoti lielā ātrumā braukt uz aizmuguri un pēkšņi un visi filmēšanas grupas skatās tur un vienkārši staps elektriskais sāk šūpoties tā ļoti lielā intervālā no vienas puses uz otru. Mēs pieskrienam, uzreiz domājam, vai mašīnai viss kārtībā, un pastavies mašīnai nekas, bet staps tā riktīgi iešūpojas. Un vēl bija ļoti daudz interesants epizodes, kā piemēram, kad vajag kādu jaunāku cilvēku padarīt par vecāku. Tad ļoti interesanti skatīties, kā mūsu Dārta Tena, mūsu grima māksliniece strādā pie tā, un kā cilvēks pēkšņi tāds, kas ir ap 40 gadiem, kļūst ap 60 gadiem vecs. Jā, tāds visāds kurjos epizodes, ļoti smieklīgi kadri bija ar ķīniešiem, kas Rīgas centrā 7 no rīta fočē, kā parasti un japāniskā stilā. Jā, mēs smējāmies katru dienu par visādiem jokiem, gan jautriem, gan rupjiem, gan interesantiem, un bija jautri katru dienu mums. Visas šīs 16 dienas, ko mēs filmējām, visas šīs 16 dienas arī bija ļoti interesanti. Katrā dažādā Rīgas vietā, jo tā nav tikai Vecrīga, bet mums arī bija mikrorajoni un Āgenskauns un Pārdaugava un tā tālāk. Tā kā visur bija ļoti interesanti. Varbūt bija kaut kas tāds, ko tu gribēji īstenot, bet kas tev tā līdz galam nesanāca? Nesanāca man Bruce Willis dabūts filmu. Jā, skumji. Ļoti gribējās, lai viņš tur paskraida pa jumtiem Rīgas. Viņš nevarēja tikt. Es viņam piezvanīju, viņš teica, baigi aizņemts šodien. Un viņam tieši mums viena diena, tikai viņi bija atpakaļ. Jā, es domāju, tur jau ir viens tāds krimināls žānra scenārijs, tā kā varbūt. Ko tu novēlētu saviem skatītājiem? Es novēlētu to, ka, ja jūs noskatīsieties šo filmu, gribētos jūs aizkustināt, jo mēs ļoti visi centāmies ar visu komandu. Gribētos, lai šī filma varbūt kaut ko maina, vēl liek aizdomāties jums, un ka, piemēram, noskatoties filmu, jūs savai meitenei, ar kuru varbūt esat sastrīdējuši, aiziet un nopirkt kādu puķi, vai aiziet pie savas mammas un viņu sabučojat, un vienkārši izveidot tādas mīļas un foršas attiecības, ka jums ir pozitīvas emocijas pēc tā. Jo man liekas, viss ģeniālais ir vienkārši, nevajag neko sarežģīt filmās, un vienkārši radīt pozitīvas emocijas cilvēkiem.